Nākošais ziņotājs, tātad viens no mūsu vecākiem delegātiem šodien, izvējuši nodeļa Karoliena Anta Rudzīte. Lūdzu. Ļoti cienījamie kongresa delegāti. Laiks, kad notiek šis kongress, šķiet ir visdrūmākais Latvijas skolu vēsturē. Valstī gatavojas slēgt 3. daļu skolu. Skolu tīklu, ko ar mīlestību, cerībām un rūpēm par jaunajām audzēm tauta veidojusi 3 gadsimtos ar izglītības ministrijas aktivitātēm, ja pieļausim, izdosies noārdīt dažos mēnešos. Velti izglītības ministrija aizbildinās ar Starptautiskā valūtas fonda prasībām. Tādu prasību nav bijis. Pasaules banka un Starptautiskais valūtas fonds konstatējuši, ka pedagogu darba alga Latvijā ir gandrīz zemākā Eiropas Savienībā, vien ieteica meklēt iespējas, kā to paaugstināt. Labi nepārzinot Latvijas apstākļus, kā vienu no ceļiem komisija minēja finansēšanas modeli nauda seko skolēnam. Atkal izrādījās, ka arī ministram mēdz būt kupris mugurā. Tā šī ideja nekritiski, bez izvērtēšanas par tās piemērotību mūsdienu Latvijas apstākļiem, tika pakalpīgi pieņemta un pilnā sparā notiek tās agresīva iedzīvināšana. Lai cik tas liktos neiespējami, bet tā ir īstenība, ka izglītības ministrija netika rēķinājusi arī to, cik valsts varētu ietaupīt, mainot finansēšanas modeli. Visticamāk, ka nemaz. Tā Latvijas avīze stāstīja izglītības ministrijas pārstāve Anita Āboliņa. Domājams, viņa teica, arī atalgojums lielo skolu pedagogiem nepieaugs, jo mērķdotāciju sadalīšanu starp pašvaldības teritorijā esošām skolām lems vietējā vara. Un visticamāk, tā uz lielo skolu rēķina dotēs mazās skolas. Tātad pozitīvais gūms no šīs reformas līdzinās pasakai par čiku. Bet cik satraukuma bija jāpārdzīvo bērniem, viņu vecākiem un skolotājiem? Vai būs, kas par to atbild? Un vai būs, kas šo neprātu aptur? Šī situācija uzvedina uz jautājumu, vai skolu likvidācija nav saistīta ar atsevišķu amorālu ierēģu egoistiskām interesēm, jo daudzas skolas atrodas senajās pilīs un mužās. Līdzekļus var ietaupīt arī bez skolas slēgšanas. Šajā nolūkā izglītības ministrija jāatsakās no paviršības un bezatbildības verifikācija apstiprināšanā mācību gada sākumā. Tad, piemēram, Glontu skolai ar 16 skolēniem 5,2 likmju vietā varētu apstiprināt 1,5 likmes. Krīzes laikā liederīgi ievērojami palielinās apvienoto klašu skaitu. Nozīmīgi ietaupīt uz administrācijas rēķina varētu, ja pie lielām skolām veidotu skolas filiāles. Domāju, zināma greznība krīzes laika ir arī sociālā pedagoga pakalpojumi. Bet varbūt greznības objektiem būtu liederīgi pievienot arī mūsu izglītības ministriju un ierosināt uz krīzes laiku pievienot to kultūras ministrijai. Kā jau to zināmā mērā Ramiņkungs. Nav liekas pārstāvēt kongresā izglītības ministrijas vadību. Kā zināms, latvietim raksturīgas izglītības algas. To apliecina arī pagājušā gadsimta 30. gadu statistika, kad Latvija ieņēma izcilo 1. vietu Eiropā studentu skaita ziņā uz iedzīvotāju skaitu. Līdzīga situācija ir arī šobrīd. Tāpēc mums, pirmām kārtām skolotājiem, jāgādā, lai netiktu slēgta neviena, pat vismazākā skola. Katra skola ir Latvijas kopēja. Nav pieļaujams,
ka pamatskolas skolēni uz 10 kilometru attālajām skolām braukāt ar autobusiem, kurus jau sen gaida mašīnu kapsēta. Tādējādi tiktu rupi pārkāpta Satversmes un bērnu tiesību aizsardzības likums. Kad tūsas spēki raduši iespēju nostāties pret tautas lielāko bagātību, mūsu bērniem, mūsu izglītību un kultūru, pret tautas nākotni, mums nav vairs izvēles, ir jāceļas cīņai. Cīņai pret alkatību, vienaldzību, cīņai pret tautas interešu nodevību, pār skolu saglabāšanu. Tāpēc ierosinu kongresā pieņemt šādu izglītības un zinātnes ministrijai adresētu rezolūciju. Pirmkārt, Latvijas skolotāju kongress kategoriski noraida izglītības un zinātnes ministrijas bezatbildīgi paustos viedokļus par skolu slēgšanu un pieprasa ministrijai līdz šī gada 15. maijam atcelt plānoto izglītības sistēmas reformu, jo tai nav zinātniska pamata un Latvijas skolotāju uzticības. Otrais. Ja izglītības ministrija turpinās ignorēt Latvijas Republikas Satversmi un bērnu tiesību aizsardzības likumu, Latvijas skolotāju kongress uzdod kongresa valdē organizēt plašu akciju Rīgā 1. jūnijā starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā.